mēs būsim tā, kā ūdens rozes ezerā, kā baltas spalvas Cielvā, kā putu ceļi Daugavā. Mēs būsim tā, kā margrietiņas vainagā, kā bērzu rindas ceļmalā, kā gliemežvāki jūrmalā. Mēs būsim tā, kā tautas dziesmas vakarā, kā Ziemassvētki Gadmijā, kā rīta ausma nokrāslā. Mēs būsim tā, kā balta svītra karogā. Labvakar, viesi, vecāki, audzēkļi, pedagogi. Šodien mēs atzīmējam Latvijas valsts dzimšanas dienu. Tā ir diena, ka mūsu sirdīs deg lepnums un pateicība par to, ka mēs šo zemi varam saukt par savām mājām. Un Latvija tā nav tikai vieta kartē vai globālajā pasaulē, tāds maziņš nieka punkts. Latvija tā ir mūsu kultūra, tā ir mūsu valoda. Tie esam mēs, tā esmu es, tie esat jūs, tie ir cilvēki ārpus šīm sienām. Un mēs ar saviem ikdienas darbiem, nedarbiem arī, ar prieku, ar smiekliem, mēs esam tie, kas veido šo Latviju. Latvija nav kaut kas abstrakts. Mēs esam katrs iejausti, katrs savs mazs gabaliņš šajā Latvijas kopīgajā stāstā. Un atzīmējot šo svētkus, es tiešām arī gribu jūs aicināt apzināties savu vērtību, savu kā Latvijas patriota vērtību un saprast to, ka patiesībā jau Latvija sākas katra mūsu sirdīs. Lai mums priecīgi visiem svētki! Labrīt, kaimiņi! Pa vārdiņiem mēs nākam, ar siltiem vārdiņiem, no paša rīta jau gataviem. Rudens vējš ņemas virpuļus griezt, taču vārdiņi neatdziest. Rudens lietus svarīgi līst, taču vārdiņi neizšķīst. Labrīt, kaimiņi! Mums visiem viena, šodien priecīga dzimšanas diena. Priecīgus svētkus jūs mājās, priecīgus svētkus mūsu mājās, lai skan svētku koncerts mūsu Latvijai. Uldis Fridriksons, tur ir Latvija,
dzied pirmo otro klašu koris. Šneidera izpildījumā skanēs Jāzepa Mediņa melodija.
Samanta Rudzīte un Alise Lāce. Hans, klauni, izpilda Keita Gerutska. Vilnis Salaks, Adagio, atskaņos violnieku ansamblis.
dzied 3. līdz 8. klašu koris.
Zvaigžņus naktī ļoti lija, zāle zaļāka tad bija, un tik zaļu skatu redzot, gribējās to uzgleznot. Gleznot skaisti tā, lai prieks, ota slīdētu kā niegs, krāsas visas kopā ļuktu, no zāles ārā tauriņš muktu. Notika tas viss man sapnī, kāds noslēpies bija caurā spainī. Dziedāja tas klusu, klusu, laikam taisījās uz dusu. Gleznošu es arī to, spaini pašu krāšnāko, ar nezināmo, kas tur iekšā, ar to, kas nestādās man priekšā. Nu, bet stādīšu gan jums es priekšā, šodien jums ir iespēja aplūkot visu vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbus, kur ir tapuši ne tikai zīmēšanā un gleznošanā, bet arī darbs materiālā un kompozīcijā. Tā kā lūdzu pēc koncerta aicinu apskatīt mūsu darbu izstādi. Aivars Krastiņš, Tek saulīte, atskaņo Luīza Bertholde.
matiem atskaņo Landa Grosbacha. Latviešu tautas dziesma. Būt vējiņi, Kaspars Zemīša apdarē, uz skatuves Māra Grīnīte.
Māris Lasmanis, Zaļu staru šūpuļītis, izpilda Luīza Elze Bertholda.
Varbūt balta, varbūt zila, varbūt tā kā krokodillam, tā kā saulītei vai jūrai, tā kā mašīnai aiz stūra. Varbūt zelta, varbūt lilā, varbūt tādā kā flamingo, varbūt oranža vai sārta, tā kā varavīksne jautra. Tikai šodien skaidri zinām krāsas karogam, kas plīvo. Tas ir sarkan, balti sarkans, prieksit visā Latvijā. Paldies skolotājiem, kas palīdzēja, lai mūsu Latvijai veltītais koncerts skanētu tik īpaši. Paldies skolotājiem Baibai Bereģei, Ievai Grīnītei, Marutai Zemturei, Inesai Ozoliņai, Indrai Sproģei, Dzintrai Tauniņai, Sanai Lukševicai, Terēzai Šteinblomai, Sandijai Joņinai un Līgai Rēnai Smilgainai. Taika Rūtenberga, Latvija! Dziedāsim visi kopā, bet Talbergu ģimeni aicinām simboliski savīt Latviju.
Bērmani. Tie jaunie šovi palika, kas dziedāja tagad, viņi kaut kur izgāja. Viņi, es vienkārši nezinu, kur viņi aizgāja, viņi šeit ir, jā? Tie visi, kas forši beigās dziedāja. Kuri tie ir paceliet rokas, kur jūs nosēdāties? Labvakar, mammas, labvakar, tēti, labvakar, omas un labvakar, bērni. Zin, aiziet, jūs nedaudz piesēdiet? Nedaudz, jā, tad tagad aiziet pēc manas scenārija. Nedaudz piesēdiet? Jā, vai ne, piesēdiet, droši piesēdiet. Es, Mārtiņš Bergmanis, maza daļiņa no Lustīgā Kumīza, es ceru, ka es kaut kā tā kā, lai es nostājos. Un jāsaka to, ka es sen nebiju bijis šādā muzikas skolas koncertā. Es pats esmu gājis muzikas skolā, bet tas bija ļoti sen. Un es vienkārši izbaudīju. Es ļoti izbaudīju. Paldies bērni vēlreiz, paldies māmām, paldies tētiem, kas šo paspiež, paskubina. Un es ļoti pasakos par šo koncertu. Paldies par uzaicinājumu arī man būt šeit. Un tagad stāsts par dziesmu, ko mēs tagad dziedāsim. Varbūt kādam interesē. Vispār varbūt kāds nezinu, kāpēc es esmu te? Droši vien, jā. Droši vien? Jā, nezināt. Cik ir tie, kas vispār nesaprot, ko es te daru? Paceliet rokas, cik ir tie, kas vispār ko nesaprot? Koncīta galā jūs varat iziet. Bet tātad es panāku šeit kaut kā šeit varbūt, bet kas tur pacēla roku? Jūs koncīta, kāpēc jūs ceļat roku? Jā? Ir lietas, ko dzīvē mēs tā arī nesapratīsim. Bet tātad sanāca tā, ka šogad, un es aptuveni mēģināšu parādīt, kā tas izskatījās, lai jūs saprotu. Vairākus gadus esmu nostrādājis Drūzes vidusskolā, ar jauniešiem, ar bērniem, esmu pulciņus vadījis un tā. Un ir pienācis brīdis, kad es dzīvē esmu izsities, es strādāju bērndārzā. Jā, tieši es šādu saprotu. Jā. Bija šajā korītī, kas beigās dziedāja, bija tas mazais puikas stūrītī, kur tas, kā viņi sauc? Šī malā stāvēja. Andrejs. Es jums parādīšu, kā tas izskatījās bērndārzā. Andrejs ir kaut kur? Ok, Andrejs arī cepurnos, tas čaulīts ir perfekts, vienkārši perfekts. Ja man būtu jāliek kāda balvas, tad čaulīti iedod arī bonus. Bet tātad, stāsts par to strādāju bērndārzā. Jūs zināt, ka dziesmas, visticamākais arī pedagogi zinās, ka ļoti grūti izvēlēties dziesmas, atrast dziesmas, ko dziedāt, ir ceļš bērniem, ne? Un tas izskatījās šādi. Mazliet bija Andrejs, ja? Jā. Okay. Tātad, es strādāju bērndārzā, man kaut kad pēc saraksta man jānāk kaut kādai X grupiņai. Jā, tas izskatās šādi. Jums labi, ja? Tātad, neatnāk kāda grupiņa uz manu nodarbību, un es sēžu vienkārši pie klavierēm. Un tad es vienkārši mēģinu kaut ko, jo dziesmas nav bērniem dziesmas par Latviju tīpaši, un nav daudz, un es kaut kā. Tā es visas dziesmas šādi arī rakstu pie klavierēm. Un tad es sēžu kaut kā uz lapiņas, jo neatnāk grupiņa, un es kaut ko rakstu kādus vārdus. Un tas ir raksts apkārt manai Latvijai, lapas nomet koki, apkārt manai Latvijai. Un man tikko bija čalis, kas bija atvēcis medu. Un tā asociējās iemiet bišu stropi. Un tad es uzrakstu šo bandiņu, sarakstu šo dziesmu. Un es paaicinu Andreju. Andreja atnāc. Un tad ir tā, ka es aizēju grupiņu, jo es jau nezinu. Es tomēr esmu čalis, man ir cits diapazonas. Un Andreja atnāc. Un tad es paaicinu, pieņemsim, tu tagad būsi jete. Piesi jete tagad, ja? Bet es paaicinu būs labi, ja? Es paaicinu uz skatu, paaicinu zālē, aizēju grupiņu, paņemu jeti, šādu tieši. Un es ieteicu, saku, jeti, tu vari padziedāt? Un tagad Andrejs skaties, te tu savu, panāk, atnāk no šī pusē, lai mamma var tev lepoties. Ok, tev jāmēģina atcerēties. Mēģinām arī visi atcerēties, tas kaut kad noderēs. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu, ja varētu es Latviju ar rokām apķertu. Tagad tikai Andrejs. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu, ja varētu
Paldies, Andrej! Paldies! Un šādi šī dziesma garās. Es palūdzu, protams, skolotājai, lai atnāk iefilmē, jo man vajadzētu atcerēties. Un likās, ka šo dziesmu vajadzētu uzrakstīt. Vakarā es ieliku šo video Facebookā ar domu, ka Jeteri, kur dzied. Un tad tas viss aizgāja kā lavīna. Un jāsaka, šobrīd mēs esam aptuveni 120–150 Latvijas bērndārzi skolas, arī no Ziemeļa Itālijas, Ziemeļa Īrijas. Ir ļoti daudz pasaulē, kur latviešu bērniņi šo dziesmu dzied. Un esmu priecīgs būt šeit, kopā ar jums dziedāt, nodziedāsim šo dziesmu. Man liekas, es šobrīd koncertu skatoties, gribētu viņu divreiz nodziedāt, tāpēc, ka viens ir šo sastāvu, ja? Un tad paņemt pilno sastāvu. Tie, kas beigās dziedā, jūs piekristu beigās, jums ir iespēja mācīties tekstu tagad, ja? Nu, piemēram, ja? Jā. Beigu sastāvs, kur jūs esat? Beigu sastāvs, jūs mācāties, bet es tagad, un starp citu, neviens jau arī nezinu, ko šīs dāmas te dara, ne? Kurš nesaprot, ko šīs dāmas šeit dara? Paceram rokas. Andrejs vispār nesaprot, ko viņš te dara. Bet kā ir ar mums? Tad vienkārši jums stāsts, kāpēc māmas sēž skatos. Jā, mammas bija atnākuši mēģinājumi, vienkārši stāvēja, mammas atnākuši padziedāt. Nu, ko mīlēši, mācāmies tekstu, un es pēc tam gribētu atslēsīt Rodas mūzikas skolas kori dziesmai. Es nezinu, es tā improvizēju, bet aiziet mani mīlēši, cerams, kā esmu mamma un bērniem aplausīt. Mazais puķkāps! Kā tevi sauc? Mācis. Daudz laimes vārda dienā, man Mārtiņš sauc, mums bija vienā čom. Visā. Nu ko, lai forši svētki, lai labais vairo labā, un es priecājos būt šeit. Sākam. Apkārt manai Latvijai lapas nomet kopi. Apkārt manai Latvijai iemiek bišu stropi. Apkārt manai Latvijai lapas nomet kopi. Apkārt manai Latvijai iemiek bišu stropi. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu. Ja varētu, es Latviju ar rokām apģertu. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu. Ja varētu, es Latviju ar rokām apģertu. Mamma samīļojās, bērni samīļojās, mammas. Mācis ļoti grib samīļoties. Apkārt manai Latvijai rudens gaida ziemu. Apkārt manai Latvijai es aiznestu tev prieku. Apkārt manai Latvijai rudens gaida ziemu. Apkārt manai Latvijai es aiznestu tev prieku. Un Mīļa mana Latvija, mīļš man
Tas man. Paldies, necerētu. Protams, es gaidīju, ka kāds ziedas iedos. Man patīk redzēt, kas notiek ar jaunatni, viņi viens otru. Vai es nezinu, vai es neizaušu kādu scenāriju. Es gribu ar tiem jauniešiem nodziedāt, tie, kas dziedā. Nākums skatos, varam? Jā. Arī tas čalis, kurš spēlēja violi, klavieres, fantastiski. Tagad vajag fonogrammu, ir tik skaļi tā, lai mēs varam, ne? Jā, labi. Es vienkārši esmu lepns ar šādiem jauniešiem, lepns ar šādiem vecākiem. Jaunieši tur nav nekas vajag sažinās. Kā pie malčo pie mamām? Sacīt, varbūt kāds teicis grib dziedāt. Andrej teicis, negrib. Andrej teicis, sen jau gribēja iet mūzikas skolā, viņi nepaņēma. Tu arī gribi dziedāt? Naču! Nu kā, atkārtum tekstu, kāds bija teksts? Jaunieši atcermēs tekstu, kāds bija teksts? Jā, diezgan skumīgi. Likās, ka miekas. Atkārtojam tekstu. Mīļa mana Latvija, mīļš manis. Bet tad, kad mēs dziedam tu, tad rādam tu, kaut kā tā mēģinām, ja? Ja varētu es Latviju pareiz un mīļa mana Latvija, mīļš manis tu. Tu, jārāda. Es Latviju ar rokām apķertu. Mamma ļoti labi mācās, man. Un tagad tikai zāle. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu. Andrejs dzied. Ja varētu es Latviju ar rokām apķertu. Nu ko, es lepojos būt šeit, es lepojos ar šādiem jauniešiem. Nedaudz no malas pietrūka, ka jūs pasmaidīt. Es smaidīju jums pretī, cik vien varēju, bet jūs bišķi bijāt pat cieti. Bet daži pasmaidīt. Tā kā aiziet ar smaidu, varam? Esam gatavi? Esam gatavi? Jā! Nu ko, aiziet fonogrammu un jūs varēsiet dziedāt līdzi. Droši, jā? Super! Apkārt manai Latvijai lapas nomet koki. Apkārt manai Latvijai iemiet bišķu skrombi. Jūs? Apkārt manai Latvijai lapas nomet koki. Apkārt manai Latvijai iemiet bišķu skrombi. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu. Jārāda, ja varētu es Latviju ar rokām apķertu. Visi klāvā. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu. Ja varētu es Latviju ar rokām apķertu. Tagad mums jāsamīļo viens otrs. Samīļoja viens otru. Jā, arī vecāki samīļo. Andrej, es uzmanīgs, tā mums ir pagas pārvalsvalītāji. Un apkārt manai Latvijai rudens gaida ziemu. Manai Latvijai es atnestu tev prieku. Apkārt manai Latvijai rudens gaida ziemu. Apkārt manai Latvijai es atnestu tev prieku. Mīļa mana Latvija, skolotāji, un varēsi skolotāji, ja varētu es Latviju ar rokām apķertu. Visi skolotāji. Mīļa mana Latvija, atziet, mīļš man esi tu. Pagaids, viši kolīgs, skatās. Lai kolīgs, viši, ja klār, viši. Latviju ar rokām apķertu. Un te rokas augšā. Jā, jūs jāpaudēt, jūs paudēt, tomēr. Pārējiem uz nemošo, jā? Esam gatavi? Viens. Apkārt manai Latvijai lapas nomet koki. Apkārt manai Latvijai iemiet bišu stropi. Apkārt manai Latvijai lapas nomet koki. Apkārt manai Latvijai iemiet bišu stropi. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu. Ja varētu es Latviju ar rokām apģērbu. Mīļa mana Latvija, mīļš man esi tu. Ja varētu es Latviju ar rokām apģērbu. Labi, pa kreisi samīļojamies.
Līdz man domājas, visi 3-4 parlaments. 3-4! Paldies! Ja varētu, es Latviju, es avokām. Jā, lūdzu, visi man vien nos mikrofonu. Paldies! Jā, un es biju forši, jums vēlāk visu labāk. Gribu arī jūs savienot. Jā, mēs arī savienojamies. Paldies! Paldies, bērni, paldies vecāki, paldies mammas, tēti, omas, pedagogi, paldies katram, kurš krāso mūsu dvēseles. Paldies! Bet pirms mēs visi vēl pazūdām, es došu vārdu Tāls novada domas deputātei Ligitai Šnorei. Lūdzu. Labvakar! Visapkārt! Dievs svētī Latviju! Bet es teiktu, mēs jau dzīvojam svētītā zemē, svētītā Latvijā, svētītā novadā, sākot no Saviles vīru dārziem, caur Viņiem pakalniem, gar piekrasti līdz Divjūriņām kolkām. Un šodien klausoties šajās te mūzikas skaņās, vārdos, dziesmās, ir tiešām salīdz lielisks koncerts mūsu Latvijai. Un tāpēc atļaujiet teikt šodien lielu paldies jaunajiem māksliniekiem. Lielu paldies jums, pedagogi, un, protams, arī vecāki. Un es saprotu, ka šodien jubilārs ir Latvija, bet atļaujiet man pasniegt ziedus par doto iespēju tiešām piedalīties šādā skaistā pasākumā mūzikas un mākslas skolas direktorei Vaivai. Paldies! Nu tā, un mūsu koncerts ir izskanējis, un es vēlreiz saku lielu paldies visiem, gan skolotājiem, gan audzēkņiem. Paldies arī Tālbergu ģimenei par atsaucību. Paldies manām mākslas meitenēm Kitijai, Anetei un Elīzai. Aizmirstu teikšanu vārdu. Paldies, Mārtiņ, arī tev. Un uz tikšanos šogad vēl Ziemassvētkos. Lai jums skaisti svētki!